22. jūlijā 16. devām zaļo starta signālu. Nopakojušies ar visu nepieciešamāko, bijām gatavi iekarot franču zemi. Drīz vien un par laimi vēl Latvijā nācās konstatēt, ka esam pārforsējuši, jo saožam deguma smaku, kam seko dūmojošs piepīpētājs. Šoreiz pie vainas ībijā pirktie ķīniešu ražojuma sadalītāji, kas tūdaļ pat nonāca atkritumu tvertnē. Fēnika Bauskā ir atsaucīgs BMW servis, un nomainot drošinātāju dodamies tālāk ceļā. Polija mūs sagaida ar kārtējo dabas stihiju, zibiņo kā jaunā gada savulce ar 5 sekundžu intervālu un gāž lietus. Sajūta, ka virzāmies uz kādu tornado pusi, izbraucam Vāciju, Holandi un tuvojamies mūsu pirmajam galamērķim – Brigei. Trūkst vārdu, lai aprakstītu Brigi, nevelti viņi iekļauti UNESCO kultūras mantojuma sarakstā. Arhitektūra ir pasakaina un abrīnas vērta. Tik sīki smalki izstrādāti grezni elementi redzami visapkārt. Brīžiem šķiet, ka esi Venēcijā, daudzo kanālu un tiltiņu dēļ. Daudzie tornīši un garām rikšojošie zirdziņi rada seno pilsētas atmosfēru. Brigas centrālais laukums ir pilns ar turistiem un manāma liela rosība. Cilvēkus izklaidē pūtēju orķestris. Brigē izbaudam arī pirmo krodziņu viesmīlību. Paliekam blakus kādai lielai katedrālai un nobaudam beļģu pankūkas, krepes ar ievārījumu un saldējumu. Garšoja lieliski. Nevarējām atturēties arī no iepirkšanās kārdinājuma, jo malu malās ir visvisādi veikaliņi. Brigi par savu pirmo galamērķi izvēlējāmies detektīvu komēdijas Reiz Brigē iespaidā, jo noskatoties filmu gribējās dzīvē apskatīt iespaidīgo pilsētu. Tā arī staigājam un apskatām filmā redzētās vietas, kas dzīvē izskatās vēl iespaidīgāk. Ejot gar kanālu un sekojot pīlēm, izejam līdz skaistam parkam. Vakarā, ejot pa pilsētas mazajām ieliņām, izejam īsto Latino priekšnesumu, kas ātri vien aiznes kājas ritmam līdzi. Citur savukārt tiek būvēta skatuve un gatavojas priekšnesumiem kādu festivāla dalībnieki.
Iespaidi par Brigi tiešām ir paši labākie, un liekas, šī būs pilsēta, kur noteikti vēl atgriezīsimies. Kanālmalā pie kādas viesnīcas uzejam bezmaksas internetu, un caur Skype Ilona sazvana savu māmu un nodod sveicienus. Pat tālajā Rīgā varēja sajust Brigas balsi un auru. Ir 4. mūsu ceļojuma diena un esam šķērsojuši Francijas ziemeļu robežu. Mums pa ceļam pirmā ir ostas pilsēta Kalē. Noparkojamies pie kādas baznīcas un dodamies apskatīt apkārtni. Pa ceļam iemēģinam roku mantiņu vilkšanā, bet šoreiz nekā. Un tad tagad. Tālāk dodamies apskatīt Kalē pludmali. Pa ceļam mums ir iespēja redzēt mācību paraugu demonstrējumu, kur suņuks uz ūdens glāb cilvēkus. Melnais skaistulis tiešām ir lielisks. Tobrīd mēs pat nenojautām, cik ļoti francūži mīl savus mazos draugus, kuri varēja pavadīt savus saimniekus it visur, jo tādas aizlieguma zīmes suņiem nekur nemanījām. Laiks ārā ir diezgan apmācies, bet neskatoties uz to, pludmalē redzama liela rosība. Notiek dažādas spēļu sacensības un cilvēki atpūšas. Sajūtamies kā tūristi un ejam apskatīt pilsētu. Tā kā šodien ir svētdiena, pilsētā visi veikali ir slēgti un strādā tikai restorāni, kuros piedāvājumā ir ļoti plaša jūras velšu izlase. Jāatzīmē arī greznākā ēka, ko uzejam. Kalē mākslas muzejs ar ļoti skaistu parku. Papriecājamies par kārtējo skaisto suņuku un laižam tālāk gar krastu meklēt kaitvietas. Pa ceļam izbaudām visgreznāko opāla krasta posmu. No vējainajiem zemesragiem, Kapgriznez un Kapblanknez pavaras iespaidīgs skats. Tālu jūrā var manīt Anglijas piekrasti un vērot kuģu ceļu uz turieni. Neiedomājami šķiet, ka kaut kur tajā rajonā dziļi zem jūras stiepjas apmēram 20 km garais Lamanša tunelis. Nokāpjam lejā līdz pludmalei un novērojam, ka 5 minūšu laikā ūdens atkāpies jau vairāk par 100 metriem. Pēc brīža atkal jau esam pie jūras jaukas pludmales, kur smiltīs atrodam nolaustu pumpju rokturi, laba zīme. Turpat netālu sameklējam kempingu, kurā 11. vakarā knapi tiekam iekšā un pirmo reizi stelējam augšā telti. Ceram, ka rīt būs vējš un sanāks uzskaitot.
No rīta secinām, ka vēja tomēr nav un laiks arī apmācies. Uzvāram pusdienās zupiņu un dodamies tālāk. Visu ceļu uz Latukeli ielietas un cerība par smuko laiku jau zuda, taču nonākot pludmalē, ieraugam kaitus un uzreiz ir skaidrs pūš, tātad paliekam. Arī laiks sāk noskaidroties un pat parādās saulīte. Sameklējam kempingu Delamere pāris soļu attālumā no jūras un iekārtojamies. Tas gan prasa pāris stundas un nervus, bet uzgrilētā pangasija un garneles galu galā garšo lieliski. Vēlāk gan atklājās, ka grilēšana kempingā stingri aizliegta. Dodamies uz pludmali un vērojot kaiterus pie vīna glāzes sagaidam saulrieti. Pilsētas centrs ir pilns ar dzīvniekiem. Visapkārt ganā zirgi, kazas, buļļi, lamas un pat kamieļi. Šeit viesojas cirks un varam samīļot un pabarot visus dzīvnieciņus. Jau agri no rīta dodamies uz pludmali. Šodien beidzot pirmā saulainā diena, un pludmalē pilns ar burātājiem, kas brauc par smiltīm. Puķos ar telti. Arī es ātri pumpēju kaitu un dodos jūrā, bet pēkšņi sāk pazust vējš, līdz nolūt pavisam. Tā arī pavadām dienu pludmalē sauļojoties, spēlējot volejbolu un sērfojot ar piepūšamiem matračiem.